Es pavisam nesen noskatījos Netflixā tādu dokumentālu seriālu, tā to varētu nosaukt, ar tādu ļoti triviālu nosaukumu How to get rich. Droši vien arī es grāmatas daudz redzējis veikalā. Grāmatas daudz redzēju. un es sākumā domāju, ka tas ir tāds muļķīgs seriāls par to, kā cilvēki kļūst par miljonāriem, un tad viņi tur sāk stāstīt savus dzīves stāstus. Bet patiesībā, kas man pārsteidza, tas pilnīgi citādāk bija. Cilvēki parasti no ielas, kuri ar konsultantu palīdzību saprata, ka viņi īstenībā no finansēm neko nesaprot. Un tas mans paradoxālākais, pārsteidzošākais moments bija, kad es strādāju pie datora, paralēli skatījos, klausījos, un es piefiksēju vienu lietu, par ko viņi runā, kas ar mani asociējās. Otra lieta, kā es domāju par naudu. Trešā, un es saprotu, un es sāku pievērst uzmanību un skatīties, un ļoti daudz ko no tā seriāla iemācījos. Tā kā jautājums tagad, vai mēs kopumā, ja tu tā skaties uz Latvijas sabiedrību no 2008. gada lielās krīzes, kur mēs pilnīgi 100% pierādījām, ka sabiedrība kopumā esam finanšu nevisai pratīgi, esam kaut ko iemācījušies. Jā. Pirmkārt, paldies par uzaicinājumu. Liels prieks būt šeit. Un interesants temats. Jā. Interesants pirmais jautājums īstenībā. Kopš tās krīzes pagāja 15 gadi tagad, jā. Un mans personīgais viedoklis, ka mēs, kā sabiedrība, esam daudz ko iemācījušies. Jā. Un par to liecina, manuprāt, ja mēs sākam ar publiskām finansēm, jā, par valsts budžets un kā mēs pārvaldām savas valsts finanses. Jā. Man liekas, ka tur ir diezgan laba situācija, un neskatoties uz to, ka visas Eiropas un vispār civilizētas, attīstītas valsts gan pirms pandēmijas, gan pandēmijas laikā, gan arī tagad turpina audzēt savu valsts parādu. Ja? Un, protams, mēs kā Latvija arī esam izaudzējuši nedaudz savu valsts parādu. Ja? Bet tomēr tā proporcija, mēs esam ļoti, ļoti konservatīvi. Ja? Mēs neesam Grieķija. Mēs neesam ne Grieķija, mēs neesam ASV, mēs neesam Itālija. Ja? Tas ir visas valsts, kur valsts parāds ir pārsniedz 100% no IKP. Japāna viņš pārsniedz 200% no IKP, ja, un principā, es domāju, ja mēs tā skatāmies no augšas jau uz to visu procesu, tad, protams, mēs kā valsts esam diezgan laba stāvokli, ja, un savas finanses pārvaldam diezgan labi. Tas varbūt, kas man mazāk patīk, ir, ka mums visu laiku aug tas nodokļu sloks, ja, bet tas ir pavisam cits tagad temats. Ja. Pārējot uz to, kā atsevišķie cilvēki vai uzņēmumi pārvalda savas finanses, man liekas, arī diezgan laba mācība bija 8. gads. Ja mēs skatāmies tagad uz to uzņēmumu vai iedzīvotāju līmeni, tad tas parāda apjoms, kas ir, viņš nesalīdzinājumi mazāks nekā viņš ir bijis 8. gadā. Bankas ir arī konservatīvākas, par ko, protams, tagad ir pārmetumi, ka pārāk konservatīvas tas bankas ir, ja, bet tur jāatrod kaut kāda būs bilance, un man liekas, ka bankas ir sadzirdējušas to vēstījumu par to, ka vajag tomēr nedaudz vairāk palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem savus biznesus attīstīt. Ja. Tā kā es domāju, ka mēs esam daudz ko iemācījušies, bet pārējot pie finanšu prātības, ja, kas principā arī ir diezgan svarīgs temats, tad šeit es gribētu teikt, ka iedzīvotāji ir pārāk piesardzīgi joprojām un diezgan, es tā varbūt rupji, bet maz zinoši. Ja? Jo, ja mēs skatāmies kaut vai to līdzekļu apjomu, kas tiek izkrāpti katru mēnesi, ja tā statistika tiek apkopota un publicēta tagad, ja, tad mēs redzam, ka miljoniem eiro katru mēnesi tiek izkrāpti ar diezgan banāliem un tādiem, it kā visiem zināmiem paņēmieniem, ja, bet tomēr šis ir viens no tādiem radītājiem, kas norāda uz to, ka finanšu pratība ir diezgan tāda zemā līmenī joprojām, ja. Un kas ir ļoti slikti, man liekas, arī uzticība finanšu sistēma nav pārāk augstā līmenī. Un tad pārējot pie tiem, kas varbūt neuzķeras uz krāpnieku zvaniem, bet prātīgi pieeja savu finanšu pārvaldīšanai, tad, protams, arī tur mēs redzam, cik daudz naudas stāv banku depozītos, ja? Un pat nevis depozītos, bet kontu atlikumos šobrīd.
Un šobrīd pat neskatoties uz to, ka procentu likmes, depozītu likmes ir pieaugušas, mēs redzam arī to, ka kaut vai pie Saviem bankā un arī statistiski pa visu tirgu, mēs redzam to, ka diezgan maz tomēr naudas ieiet depozītos, nerunājot jau par finanšu instrumentiem, par obligācijām, akcijiem un kapitāla tirgu, ja? Bet masīva masa stāv vienkārši norēķinu kontos, nepelna neko. Jā, un mēs visi zinām, kāda ir inflācija. Tā nav laba finanšu pratība. Tā nav laba finanšu pratība. Jā, es domāju, ka mēs esam iemācījušies nedzīvot, kā sabiedrība kopumā, nedzīvot tik daudz uz parāda, ja, un neieslīgt tajos parādos, ko nevar vai grūti atdot pēc tam. Ja. Bet kā vairot labklājību gan valstī, gan arī atsevišķu iedzīvotāju līmeni, to mums joprojām ir jāmācās. Tavs tāds personīgais ceļš šajā ziņā. Es labprāt, kā saku, uzklausītu, jo man bija tā, piemēram, vecāki nevarēja iemācīt neko par to, kā nauda tiek organizēta un finanses tiek organizētas. Skola arī to neizdarīja. Mani izmācīja mans pirmais bankrots uzņēmējdarbībā. Un, kā tu zini, Latvijā tas nav gluži ērts ne temats, ne arī no tā tikt ārā ir diezgan sarežģīti. Kā tu redzi, kā tu, piemēram, savu ceļu raksturotu, kā tu saprati? Mans ceļš bija, protams, man vecāki arī nevarēja neko iemācīt, jo es piedzimu 74. gadā Padomju Savienību, ne skola, ne ģimene, protams. Ģimene man iemācīja, ka nevajag pārāk daudz tērēt, ja, varbūt tā bija ļoti laba mācība. Ja. Bet, protams, kā iekārtot finanšu pasaulē, man izdevās zināšanas iegūt tikai universitāte, jo, principā, universitātē es iestājos finanses un kredītu fakultāte, nevis fakultāte, bet specializācija Latvijas universitāte. Un tur, principā, man jau bija izejot no turienes ārā, bija diezgan tādas... Bet tu bija teorētiskas zināšanas. Jā, ok, bet viņas bija, principā, zināšanas man bija. Tu zini, kā strādā sistēma. Protams, teorētiski. Jā. Protams, tīri praktiski vajadzēja paiet vēl apmēram 2000. Gadu sākumā. Es gribētu teikt, ka mēs visi te mācoties kopā, banku sektora, finanšu sektora, mēs esam noķēruši varbūt to līmeni, kur atrodas civilizētās pasaules finanšu institūcijas. Jo 90. gados tomēr bija tāds vēl Wild West, kā saka. Nebija neregulāciju, tādu, kā mēs šobrīd tas regulācijas redzam, un arī tā pieredze, viņa krājas arī darot un kļūdoties. Ja. Man nebija personīgi bankroti, jo tomēr es biju diezgan konservatīvs no pašas jaunības cilvēks. Ja. Un kaut kādas avantūras man nav raksturīgi iesaistīties, bet tā bija tāda gan teorētiska, gan arī praktiska mācīšanās. Ja. Bet es gribētu teikt, ka es domāju, ka ko vajag darīt. Protams, lielākā iedzīvotāju masa, man liekas, līdz šim brīdim arī, praktiskajā veidā to ir apgūsi. Ja? Tāda kā mēs, principā, mēs sanāk, ka mēs esam divi, kas ir izgājuši cauri un varam teikt, ka mūsu finanšu pratība ir iedavusi dzīves skola. Jā, es domāju, to arī jebkurš tāds vidējais Latvijas iedzīvotājs varētu diezgan labi asociēties ar to. Tieši tā. Un tas, man liekas, ir slikti, jo tas, ka skolās joprojām netiek runāts par naudas lietām, par finansēm. Ja? Tas, man liekas, ir tas galvenais iemesls, kāpēc mūsu sabiedrība finanšu pratība ir tādā līmenī, kāda viņa ir. Jo, ja cilvēks jau izejot ārā no skolas, viņam jau parādās citas kaut kādas intereses, viņš jau specializējas kaut kādā savā profesijā, grib tur augt, attīstīties un kaut ko darīt. Ja? Bet pamata tā finanšu pratībai nav, un viņu vēlāk iegūt, man liekas, ir krietni sarežģītāk nekā ieliekot to pamatu skolā. Ja. Un tas, ka skolā tas netiek darīts, es arī saprotu tos objektīvus iemeslus. Droši vien skolotājiem arī tas zināšanas nav pārāk labas. Bet man liekas, tas ir tas primārais, ja mēs runājam par finanšu pratības uzlabošanu. Mēs darām ļoti daudz šajā sfērā pēdējos gados, gan Signet, gan es personīgi, gan arī jūs un teiksim, daudz citu spēlētāju. Ja? Bet tas nedos to vēlamo rezultātu, kamēr nebūs skolās vismaz daļai pasniegts šis elements. Ja. Es teiktu, ka es atceros 7. klases ekonomikas stundas, un ja es tagad no šodienas skatu punktu skatītos, es ļautu bērniem jauniešiem veidot savus tādus
virtuālos tādus portfeļus, kur viņi cauri skatītos, salīdzinot, kur būtu tas sacensības gars, varbūt nedaudz, vai kaut kas tam līdzīgs. Tad salīdzināt no stundas uz stundu. Tas būtu tāds, man liekas, kaut kas, kas ļoti aizķertu tos jauniešus, un viņi sāka domāt līdzi. Kā es varu uzkrāt, piemēram, kapitālu, kā es varu likt lietā viņu un nodarbināt. Varbūt tas tur nedaudz risks ir. Man ir atlikuši 9 mēneši vēl līdz tam mūsu fināla, kā saka, rezultātam. Bet katram iedot tādu mazo stratēģiju un ar viņiem strādāt. Mums tas nenotika. Tas nenotiek. Skolās tiek runāts par teorētiskam ekonomiskam tēmam, kas ir ļoti labi, bet netiek runāts par personīgam finansēm. Un tas ir ļoti, man liekas, slikti. Pieķersimies mazliet uzņēmēju sektoram. Uzņēmēji jau tā pati sabiedrība arī vien ir. Droši vien ar to atšķirību, ka ar lielāku risku toleranci, varbūt ar kreatīvāki, domājošāki un tā tālāk. Ja tu skaties, piemēram, no tās klientūras, kas ir arī tavā redzeslokā, kas ir tas, kas ir tāds visvairāk nepieciešams šobrīd Latvijas uzņēmējiem? Bez naudas. Ja? Droši vien, ja tā ir nauda, tad... Nē, es jokoju. Es nedomāju, ka tā ir nauda, jau skatoties apkārt. Bet varbūt kaut kas cits. Man liekas, zināšanas arī, starp citu, jo mūsu darbs lielā mērā ir saistīts ar kapitāla tirgiem, un mēs runājam ar daudziem potenciāliem emitentiem, kas varētu piesaistīt finansējumu caur akciju obligāciju emisijām. Un diezgan bieži mēs sastopamies ar situācijām, kad zināšanu līmenis nav tāds, kas ļautu brīvi, teiksim, uzņēmējiem vai pat finanšu direktoram runāt par tam tēmām ar banku. Ja? Un kas vēl sliktāk, ka varbūt uzņēmējs apzinoties to varbūt nepietiekamu zināšanu līmeni, viņš pat baidās vienkārši atnākt un parunāt. Ja? Taisnība. Un tas arī, manuprāt, tas arī viens no iemesliem, kāpēc mūsu kapitāla tirgus ir tik maz attīstīts un kāpēc arī, ja mēs skatāmies uz vietējiem uzņēmumiem, tomēr viņu vērtība neaug tik strauji, ka mēs visi gribētu. Ja? Jo galu galā vietēja uzņēmuma vērtība, tas ir sabiedrības labklājības galvenais elements. Un, man liekas, protams, nauda ir svarīga, ja? Bet vietējie uzņēmēji, starp citu, diezgan labi arī saprot to, ka, tu paņem naudu, bet tad viņu jāieliek lietā un viņu jādabūna atpakaļ kaut kādā veidā, caur uzņēmuma vērtības pieaugumu, caur papildus ienākumiem. Un bieži vien viņi redz, ka, varbūt nesanāks, un tāpēc tā nauda, bankas, es domāju, gan kapitāla tirgus piedāvā iespēju to naudu dabūt bez problēmu. Ja? Bet tas zināšanas par finansēm, par finansu tematiem. Tas ir viens, un varbūt arī brīžiem kaut kāds ambīciju trūkums. Ja? Jo, kad mēs runājam ar uzņēmējiem, piemēram, par to, kā viņi plāno savu uzņēmumu nākotnē, ja? Ir ļoti labi piemēri, protams, kad mēs redzam, ka uzņēmējs, teiksim, viņam ir vīzija, ko viņš grib sasniegt, gan cipariski, gan ideiski, ja? Kādus tur tirgus iekarot un redz to perspektīvu. Ja? Bet bieži vien tas ir tā, ka, mēs te strādājam, ja? Un kad mēs sākam runāt, piemēram, par kapitāla tirgiem, par biržam, par IPO, par to, ka var uzņēmumu tur vērtību izaudzēt vienkārši, izmantojot kapitāla tirgus iespējas, tad bieži vien tur tāda neticība, man to nevajag. Es to sauktu par tādu zināmu ambīciju trūkumu. Ja? Protams, katrs uzņēmējs, teiksim, tā ir viņa dzīve, viņš var darīt, ko viņš vēlās, ja? Bet man liekas, ka sabiedrībai kopumā, protams, būtu veselīgi, ja tas ambīcijas būtu lielākas nekā viņas ir šobrīd. Labi, parunāsim par ambīcijām. Man ļoti interesē tavs viedoklis, jo es zinu, ka tu noteikti arī ieskaties laiku pa laikam gan Economist, gan Financial Times un tādos izdevumos, un droši vien esi pamanījis to, ka pasaulē šobrīd notiek šis deglobalizācijas process, ka tomēr tirgi savā starpā kļūst arvien noslēgtāki, nelaižo vairs tik vienkārši iekšā, ja, tādas jaunas preces pakalpojumus. Vai šobrīd tas ambīciju līmenis varbūt pat ir adekvāts, ka mēs sakām, varbūt šobrīd tie uzņēmēji saka, es neredzu savu vietu tur Ķīnas tirgu pēc 10 gadiem, vai neredzu iespēju, kā es varu būt
Amerikā vai vēl kaut kur tieši šo iemeslu dēļ, kā pasaule šobrīd mainās? Es domāju, ka, kad ir ambīcija iekarot Ķīnas tirgu, tas bišķiņ skan jau tā, tas ir dīvaini. fantastiski. Tas ir dīvaini, jā. Bet, ja mēs runājam par mēs esam liela tirgus sastāvdaļa. Mēs esam Eiropas Savienība. Jā, un man liekas, ka Eiropas Savienības tirgus ir milzīgs un ir daudz vietēji biznesi, kuri var izaugt ārpus Latvijas robežām un iet sākumā varbūt Baltijas kaimiņu valstīs un pēc tam Eiropas Savienību. Tāpēc, man liekas, tas ir tas labums, kas mums ir. Pusmiljārdu tirgus arī ir ļoti labs tirgus. Protams, tur ir savas problēmas, jo katra valsts tomēr ir sava specifika, savas īpašības, sava likumdošana galu galā. Ja. Bet vismaz Eiropas Savienība. Bet es domāju, ka daudziem uzņēmējiem ir iespēja izmantot tas Eiropas Savienības piedāvātas iespējas. Ja. Es nesaku, ka mums Latvijā arī daudz piemēra, kad tieši uzņēmējs iziet ārpus Latvijas robežām un rada labus produktus un pārdod viņus citās valstīs. Ja. Bet, protams, ņemot vērā, ka mums vietējais tirgus, vietēji iedzīvotāju skaits mums visu laiku samazinās, un tā tendence, es domāju, es neredzu, ka viņi var mainīties tuvākais 10 gadēs. Līdz ar to, ja mēs runājam par ambīcijām, protams, viņam jābūt saistītam ar visticamāk, ar Eiropas tirgiem. Drusku pie tām zināšanām vēl atgriežamies. Skaidrs, ka pie tevis droši vien var atnākt uzņēmējs, kurš varbūt akcijas no obligācijām nevar atšķirt. Tur, kā saka, vai tādas starp citu nav. Akcijas no obligācijām atšķir. Tik traki nav, jā. Bet, piemēram, tāpēc es droši vien domāju, ir arī šīs Signet bankas veidotās akadēmijas, kurās jūs īstenībā stāstat, ko tas nozīmē sagatavot sevi un sagatavot uzņēmumu, vienā vai citā veidā kapitāla tirgumu. Tas ir sarežģīti, ja tas īstenībā nav tik sarežģīti. Kā tu to vērtē? Jā, mēs vienā brīdī kaut kad pagājušajā gadā sapratām, ka iedzīvotāju finanšu pratība tā ir viena tēma, bet uzņēmēju finanšu pratība ir cita tēma. Un tāpēc radās tā doma, ka var izveidot vienkārši tādu, mēs to nosaucam par akadēmiju, bet pa lielam tas ir vienas dienas crash course, par to, kas ir kapitāla seminārs, kur var atnākt jebkurš, bez jebkādām saistībām, paklausīties, iegūt kaut kādas jaunas zināšanas un vienkārši varbūt pielietot viņus kādreiz savā uzņēmējdarbībā. Kaut vai ekonomikas skolotājs, kurš gribētu, piemēram, vairāk saprast, viņi ir domāti vairāk uzņēmējiem pagaidām, bet es domāju, ar laiku tur var arī klausītājs skaits paplašināties. Ja tomēr, es teiktu tā, uzņēmēju un uzņēma vadītāji CFO, tad valdes līmeņa, cilvēki un uzņēmēji. Un man liekas, ka mēs pagaidām uztaisījām tikai vienu tādu, bet man ļoti patika tas, ka cilvēki tiešām atnāca un mēs redzam, ka tā interese ir un tāpēc tā programma turpināsies un es ceru, ka kaut kādu labumu tas dos arī tajā finanšu pratību uzņēmēju vidū. Riska toleranci, kāda uzņēmējiem Latvijā tā ir? Viņi ir diezgan, Latvijā uzņēmēji caurmēra ir diezgan konservatīvi. Jā. Kas principā, atkal, no vienas puses ir labi, bet no otras puses, varbūt to ambīcijas jau ir saistītas ar riskēšanu. Kaut kādā ziņā, tur to korelācija ir. Jā. Tāpēc es negribu pateikt, ka tas slikti vai labi, bet tā vienkārši ir. Mums kā bankai atkal, ja mēs izsniedzam kredītu uzņēmējiem un viņš ir konservatīvs, protams, tas ir fantastiski, jo tad riski, ka viņš nedos to kredītu, ir mazāki. Bet es domāju, ja tu parunāsi ar, piemēram, riska kapitāla vai iespēju kapitāla fondu pārvaldniekiem vai tā saucamiem eņģeļu investoriem, tad viņi tev izstāstīs, ka ļoti grūti atrast tādus uzņēmējus, ar kuriem viņi var līdzinvestējot, palīdzēt izaudzēt biznesu. Jo tas riska tolerants līmenis, šajā ziņā tas ir slikti. Jo nauda ir pieejama ne tikai kredīta formā, ne tikai kapitāla tirgus formā. Viņi ir pieejama arī tāda tiešu investīciju formā, tiem uzņēmumiem, kas varbūt nav izauguši vēl līdz tādam līmenim, ka viņi var iziet kapitāla tirgu. Tā kā es gribētu teikt, ka visādas naudas Latvijai pieejams ir diezgan daudz. Un tā problēma, diemžēl, ka brīžiem to ambīciju trūkums un riska tolerants līmenis viņš varbūt neļauj uzņēmējiem sasniegt to, ko viņš varētu. Roberts, saki, vai tev šķistu, ka mums palīdzēt varētu, piemēram, lielāka Baltijas tirgus integrācija? Ka mēs tomēr
esam tomēr katrs pats par sevi. Tu domā, ka kapitāla tirgus, kapitāla tirgus, jā, ka, piemēram, viens piemērs varētu būt, ka mums nav varbūt nepieciešama 3 listas katrā valstī, bet varbūt ir viena. Es domāju, ka reāli viņi jau ir ļoti integrēti. Piemēram, kad mēs taisam kaut kādu publisko piedāvājumu, akciju, obligāciju, mēs redzam, ka no Igaunijas investē daudz. Un ja tā informācija, piemēram, Igaunijā tiek padarīta pieejama, ja, tad principā, tā nebūtu problēma. Igaunijas naudas ienāk iekšā tajos instrumentos krietni vairāk nekā Latvijas naudas. Ja, kas atkal parāda to atšķirību starp Igaunijas iedzīvotājiem un Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības līmenī. Ja. Bet tas arī atbildot uz tavu jautājumu parāda to, ka tie tirgi tomēr ir integrēti. Ja. Un es nedomāju, ka tur ir kaut kāda nepieciešamība to vēl vairāk integrēt. Ja. Tur var runāt par to, ka mēs neesam tur pārāk integrēti, varbūt par mūsu Poliju neko nezinu, ja, bet tam atkal ir savs iemesls, jo mūsu tirgus ir ļoti maz šobrīd, ja, un līdz ar to grūti cerēt uz to, ka Polijas investori, piemēram, investēs šeit. Jā. Es atceros, ka savu laiku tādos visādos palīdzības tirgos, kā es viņus saucu, tādos, kur Eiropas rekonstrukcijā attīstības banka investēja daudz un par ko turēja rūpi. Tagad arvien mazāk var dzirdēt, ka Latvijā ir kaut kādas tādas speciālās, kā saka, tādas rūpes, industrijas, par kurām varbūt tur... Mēs esam attīstīta valsts pa lielu. Sanāk tā, vai ne? Jā, šobrīd mēs arī uz kartas visur esam, kā saka, zaļā krāsā. Jā. Mūsu kapitāla tirgus gan neskaitās attīstīts, un viņš skaitās joprojām frontier market. Bet tas ir arī dēļ tā, ka mūsu tirgus likviditāte ir ļoti zema, un mums ir ļoti zema tirgus kapitalizācija. Mazu uzņēmumu, lielu uzņēmumu, kas kotējas biržās. Bet es ļoti ceru, ka šogad tā situācija mainīsies un valdība izšķirsies par to, ka 1, 2, varbūt vairāk uzņēmumi tiks virzīti uz biržu. Un mēs beidzot arī tajā kapitāla tirgus klasifikācijā starptautiskajā pacelsimies kaut kur. Virs Nigērijas. Jā, Nigērija virs mums ir tā klasifikācija. Robert, sirsnīgs paldies, ka atrad laiku pievienoties dienai. Paldies tev. Paldies. Jā, par interesantu sarunu.